Čivriu visiem. Sen esam tikušies. Nolēmu beidzot atbraukt. Pamakšķerēt. Laika daudz nav. 3 paliks tumšs, laiks ir silts, vējš liels, lietus līst, bet tas nekas. Citā vietā Mēmelē. Šoreiz Mēmelē. Uz savu vietiņu nebrauc, tur ir vajag dubļi noteikti, 100%. Diez vai es iebraukšu savu mašīnu tur. Nu, vo. Gaidu visu laiku ziemu, ledu, kā nav, tā nav, kā nav, tā nav. Ne, neko. 2 karūsiņas ir, iemetīšu uz dzīvo, pamētāšu uz asarīti varbūt ar pavadiņu. Nu, vo. Gumīņu kādu pieliksim un. Jā, jāpacopē, re, kāda mums te vieta ir. Re. Nu, te vajadzētu būt kādai līdakai. Pēc visas teorijas, ne, bet pēc skata. Nu, pastīšos. Iemetīšu, tad jau redzēs. Nu, vo. Nu, 2 tik zivtiņas dzīvās ir, nu. Tik ir. Negribās vairāk neko te ņemties, ķert cīkās. Šodien ne, citu dienu. Nu, vo, labi, jāsāk copēt. Pagaidām. Nu, nezinu. Reku ledus vēl pie krasta. Uzlik mazu dziļumu, jo te ir, man liekas, baigi saklais. Jo te, kur es stāvu, te ir parasti ūdens. Te ir ūdens parasti. Pukšs. Pirmais aizgāja. Nu, skatīsies, kas te būs. Nezinu, kaut kā jau man tā vieta nepārāk. Nu, nav jau kāda manā vietiņā. Bet ūdens, jā. Ūdens parasti te kaut kur te. Jā. Es jau stāvu līdz kaklam ūdenī. Īsti tā kā. Kā parasti būtu normāli. Jā, dziļumu uzlikt 50 cm, labi, ja, ar visu. No āķa līdz pludām. Jā, nu skatīsies. Kā te paķert asarus. Tas ledus stulbais te pie krasta. Jāiet blakām. Pamēģināt. Kaut kas vēl pa upi. Bebrs vai nu. Oha, pazud zem ūdens. Kas te vēl dzīvo tanī upē? Kaut kā dzīvnieciņš ir. Aizdomīgi stāv uz vietas, ka nav jau ieķēries. Te ir šausmīgi saklis laikam tagad. Līdakām jau vajag dziļumu. Bet nu labi. Gribējās atbraukt te. Te vismaz var piebraukt droši ar mašīnu. Dubļu nav. Nu pagaidīs, tieši taisīt asaru spinningu. Nu, metam iekšā. Tas te tāda moza zivtiņa. Nu, tu ir šausmīgi saklis, tur jau dzīvais. Man jau ieķēries, jau ir. Bet es nezinu. Nu, galīgi. Te ir viss 50 cm dziļš. Šausmīgi saklis. Jā. Ūdens nav pacēlies. Kā bija maziņš, tāds viņš ir. Nu, lietus vēl sākās pilnai laimē. Jā. Nākošais jāmēģina braukt uz savu vietu. Bet nu baigie dubļi visur ir šausmīgi. Mīksti tie lauki visi tagad kā putra.
Varēja jau nelīt. Jā. Nu, ir kā ir, jā. Vieta nav īstā, bet nu labi. Galvenais jau pacupēt, jā. Zāles. Nu, nekas pavasarī varēs tev imbus ķert. Negrib. Jāuzliek cita gumīņa. Nu jā, ko tad tu? Kas tad te var būt? Zāles galā. Jā. Dzīvais arī vajadzētu pārmest viņu. Bail vilkt ārā, noraus visu dzīvo nost un tā ar to būs viss beidzies. Bet būs jau jāmēģina. Vēl vien karūs ir. Nevar saprast neko. Un kā te dziļums, es nezinu, 50 centimetri. Nu, tur tālāk nekas vairāk nav. Traki. Zīvis neķerās. Nu, te nav vieta pareizā. Šoreiz es nošauju garām. Kā tas līdeks pārmetu, tagad piegāju pie pašām krūmiem. Pašas malas, kā es te čakarējos ar tām pavadām asaru. Ņēmu nost, uzliku rotiņu. Ar tām gumijām man tur zāles, tikai zāles. Kā metā zāles. Uzliku mazo zelta rotiņu, kas var būt labāks par to. Par šo. Kas var būt labāks par rotiņu? Nekas. Kaut kā sūdīgi griežās. Kas tur ir? Tā, kakla zāles. Labi. Jā. Hop. Ja nu. Es ar šito spinīgu nejūtu rotiņu. Nezinu, asaru spinīgu, bet viņš tāds baigi pļurzīs. Tā kā puņķis. Laikam vajag stingrāku, bišķi asāku. Asākas, ātrākas akcijas. Šits pavisam pļar, tā kā tāds puņķis uz drāts. Pat rotiņu nejūt. Ka griežās, viņš var negriežās. Jā, vēl kā ātrāk bišķi. No. Cita lieta, kāda ātrāk. No to līdaku tur dzīvo, tur ir bēdīgi pavisam. Nu jau krūmos kaut kur iepūta man dieva zīmes. Nu, kas te? Kas te ir pa tādu zāļu vietu?
Var sakot, nākošais braukšu savu ietiņu. Nogrimšu. Nenogrimšu, tad ķersim zīvis. Te nav ko čakarēties. Zīvis jāķer tur, kur viņas ir. Kā saka Normunds, viņam pilnīgi taisnība. Nu. Akal zāles. Nu jā, te ir seklas. Te pat nevar normāli neko. Ne rotiņu, ne gumijas, viss iet. Nu labi, nu neko darīt. Ko tu padarīsi? Baigi lietus lija, nu paldies Dievam pārgāja. Pārstāja līta, vismaz forši. Domā, jā, tin jau makšķera būs. Akal zāles, ne? Jau tā pa virsu man iet gandrīz. Ja nalga viņš salas. Jā. Nu nekas. Notiek lietas trakākas. Sagribējās aizbraukt pamakšķerēt, video arī sen nav bijis. Savādāk man visi abonenti, kas man ir, pametīs mani. Teiks, Arča zīvis neķer, lai iet pupās. Makšķerēt nebrauc. Jā, šodien zīve taču laikam nebūs. Te, nu nav te. Pat vienu asarīti nevar noķert. Nē, no jā, nu, te seklas. Ko tu vari gribēt, cilvēks? Nu, re. Kas te tagad darās? Dieva zīmes. Jāpaiet uz priekšu būs. Vai jāņem visi, nezinu, tie hlami līdzi vai atstāt, nevar saprast. Nu, tas nav nopietni. Jā. Nu, vēl iemetīšu. Tad jādomā plāns. Jādomā. Jāiet uz priekšu, varbūt tur. Tur takši arī saklas. Nu, aiziet jau var. Ponta pēc. Te jau tikai bebri laikam dzīvo. Pagaidām. Nē, nu gan jau zīvs ir. Tu noķer viņu. Viltnieci. Te ir mežavimbas, ir sapali, ir asari, līdakas, raudas, līņi. Ej, tu noķer viņu. Vēl tas mazais ūdens tagad vispār nevar saprast, kur tā zivs tagad slēpjās. Kaut kādā ziemošanas bedrēs vai kur. Kas viņi zina? Galvenais, ka es zinu, kur man jābrauc makšķerēt. Tur tiešām ir zīvis. Nu, varēja jau kāds asarīts pieķerties.
Vismaz, lai sīvju smaka ir uz rokām. Nu. Pavasarī te baigi asari bija. Ui, es uz sliekām te ķēru, man vēl nebija kamera. Kapitāli asari. Tādi pie 300 grāma visi. Ļoti skaisti. Gan jau bija lielāka ar, bet viņas nevar noķert. Tie tikai daudzītās sīkās. Baigi. Es kaut kādas noķēru, neatceros cik. 5, 7, neatceros. Bet tikai uz sliekām iemet un pluts tikai aiziet. O. Bet tad ir dziļums, pilnīgi cits dziļums, un tad ir zivs kustās un viss notiek. Un tagad jau tā kā, es nezinu, varžabļodā kaut kādā. Nu tur ir vispār tādā dē. Oi. Nē, nu, protams, paņemt jau var. Visādi brīnumi jau notiek. Jā, tā strauma, viņi dzena tur, tanos krūmos iekšā un es jau iemetu tur, viņš aizpeldēja krūmos. Jā. Nu, nekas. Nu, jo tā pa virsu laižu mazo rotiņu. Zelta rotiņa. O. Nu, tagad laiks ir burvīgs. Vēja nav. Lietus nav, saulīte kaut kur spīd. Varēja vēl kāda zive pieķerties. Nu, skaistums neaprakstāms. Jā, video jātais ar nauda iet. Nauda jāmaksā. Par to 4K kvalitāti. Grib, negrib, jātais video. Nē, nu feini jau. Griežās jau skaisti. Kur tas asars ir asiņa? Kur tu esi, salatēti? Es pirmoreiz mūžā spinningoju. 20. decembrī. Pirmoreiz mūžā. Jā, interesanti. Iemetīsim zālītēs. O. Nu, nu tā, jādomā, ir plāns. Plāns B. Laikam man būs jāpārvietojās uz turieni. Tur nav kur dzīvoju iemest, nu, es nezinu. Vai dieviņ. Jā. Vajadzēja braukt uz savu vietu. Bet bail bija nogrimt, atbrauc te. Bet nu gan es braukšu uz savu vietu. Kā būs, tā būs. Nu šitā nav aršana. Dirsā darbs un materiāls saucās.
Un diez ziema mums būs kādreiz. Gan jau būs, janvārī, februārī gan jau būs. Tad jau būs jābrauc urpties uz ledus. Jāsagaida pabiezāks ledus, kādi 15 centimetri. Lai var droši staigāt ar savu svaru. Man nav cāļu svars. Pat 4 centimetriem ledus es nevaru iet. Kā es noskatījos, citur makšķerēt 4-5 centimetri iet kā lielie. Nu jā, cāļu svaru var. Kādi 60 kg, 70. Es esmu dūšīgs, es uz tāda ledus ne. Tad man uz vēdera jālien pa tādu ledu. Tā nav garantija, ka es neielūzīšu. Jā, tā kā tā. Jā, jāvalk ārā visas makšķeri, jāņem visi rīki, instrumenti un jādodās tālāk. Te nav ko dirsties. Tumsa nāk virsū, vēl pamētāšu tur, aiz tilta un paskatīšos, maš tur dzīvo var iemest, bet tur man liekas, ka nebija kur. Man atmiņa neviļ. Nu, lūk. Kaut kā tā. Rītā uz darbu. Nu, tad jau skatīsimies. Svētdien, pirmdien, kāds būs laiks. Ja būs makšķerējams laiks, tad brauksim mūsu savu vietiņu. Nu, ja kāds zvanīšu kaimiņam, lai brauc ar traktoru vilkt ārā. Nu, bet jābrauc ir. Nu jā, nu dodamies tālāk. Jau kādu fišku nopirku. Silikonu spreju. Nu, auklē pītē. Tas domās par mašīnai. Šeit gumijām. Ko pūst. Visas gumijas mašīnas durvīm un tā tālāk. Bet, tā kā ir sals. Nu, viņi nesmaržo pēc maipuķītē. Nu, paņemam. Un šidā uzpūšam. Šodien sala nav. Domāju, Polē viņš arī ļoti labi. Ļoti labi var sapūst visu, ko vajag. Nu. Un nesaust aukla. Jā. Tas ir, lai aukla nesalt, kad ir mīnus. Šodien mīnus nav, es vienkārši tā fonta pēc parādījums. Nu, vēl pārgāju. Tur tik smuks līcīts, un, nu jā, tur dziļuma nav. Un te ir ledus. Pamakšķerēt nevar. Jāiet otrā pusē, pamuļķoties. Pāris reizes tur jāiemet kaut ko. Ponta pēc. Nu, un ja šeit ir ledus, tad manā zelta vietiņā 90%, kad būs ledus. Bļāviens. Nu jābrauc palūrēt, būs jāņem līdz kādu hanteli, jāpies viens riķi un būs jālauž ledus. Nezinu. Nu dirsā, nu tur nevar neko te pamakšķerēt. Bet šeit jau nav tāds līdzīts. Manā vietiņā tur ir riktīgi aiztraumīti. Nu jābrauc skatīties būs. Nu ne šodien, bet pēc pāris dienām. Cerams, ka būs labs laiks. Nu jā, nu labi, iešu otrā pusē. Redz, kāds mums skaists tilts. Atjaunots. Nokrāsots ar kaut kādu aizsargu līdzekli. Nu, skaistums neaprakstāms. Nu, feini, ja feini. Tā, visus rīkus novācu mašīnā. Kā nav, tā nav. Kasai piena.
Jā, braukšu savu ietiņu, lauzīšu ledu un mēģināšu ķert tur. Iebarošu sīkās, saķeršu sīkās, maukšu uz dzīvo. Jo tur jau būs ziepes. Paspenīgot tur nevarēs, ja tur ir ledus. Es ar tukšām rokām un ar rotiņu. Rotiņš, otiņš, totiņš. Nu, lūk tā, jā, un tad visu šitā sapūta ar to silikonu. Un tad nesaustu aukla. Jā. Aizstani Rimī nopirku, viņi tur 3 eiro. Tur, man liekas, 10 gadiem pietiek. Cik tad tur vajag uzpūst. O, vajadzēja tā lejā iet. Nu, labi. Nu, tā. Cik tas speciālais silikons maksā priekš auklas, nezinu, noteikti, ka dārgāk. Es smaržīgs. Šitā man nav nevainas. Nē, man te nepatīk. Es iešu te. Jā, redz, kā ledus vēl. Jocīgi, tik silts ir. 8 grādi silts vakar bija vai 9. Ledus stāv krastā, nu. Padomā. Nu, nu šeit ir dziļāks bišķīt. Te pavasarī vimbas ķerās labi, te ir vimbu vieta. Visīstākā, viena no labākajām. Tagad visi brauks te ķert vimbas. Bet visi jau zina, kam jāzina. Tepat Māris Olte braucis. Bet ne makšķerēt, bet laikam pārbaudīt biļetes makšķerniekiem. Jā, te man inspektori noķēra 1 gadu. Man nebija biļete, dabūju sodu maksāt. Domāju, kas te pie mājām atbraukšu, bišķi pamakšķerējuši. Jā. Gatavs ir. Nāk 2 vīri ar kamerām. Ko tu darīsi? Tagad es pērku visu laiku. Visu laiku jau es pirku, bet kaut kā nebija nopircis to makšķernieku karti. Un trāpīja točnu uz inspektoru. Jā. Tā es nopērku uz gadu un vairs par to nedomāju. Nu jau gads arī būs cauri jāpērk, nākamam gadam būs jauna biļete. Tu mierīgi makšķerēt, nav jāskatās pār plecu. Nāk vai nenāk. Nav jau kur sprukt tāpat, kur tu spruks ar visām makšķerēt. Tāpat ziepes ir. Labi, ka man neviena zīve nebija noķerta. Gribēju vimbus noķert kādu. Labi, ka neķērās. Tā būtu vēl lielāks sods. Tā man tur 15 eiro uzlika vismazāko sodiņu. Ai, braucu mājās. Garas stāvoklis sabojāts. Nu, tā kā pērkam biļetes, tad var droši copēt. Laikam jābrauc mājā. Kaut kas te nav riktīgi ar šito vietu. Nemāku es noķert zivi. Tik vienas zāles man ķerās. Vienas zāles. Nu. Jā, Latgalē jau uz ledus ķer jau. Makšķerēju uz ledus, no ledus.
Bet nu tur tas ledus ar tāds 4 centimetri. Trīcošām kājām jāiet. Nē, tā nav varšana. Tas nav to vērts. Reka skatījos Baltkrievijā vispār vajag ar obligāti ar glābšanas vestes pa ziemu vilkt virsū. Makšķerniekiem visiem. Nu? Gan jau mums ar tādu brīnumu izdomāt. Nē, no vienas puses jau pareizi. Vismaz cerība, ka nenoslīgs. Ja neparauz, nē, zem ūdens. Nezinu, kā tur ir. Bet, nu. O, lietus sākās. Nu jā, var sakot, vajag glābšanas vesti, bet kādu tur lielu izmēru vajag, lai vēl šitās jakas biezās ziemā uzmauktu to glābšanas vesti diezgan. Bet labs biznesiņš glābšanas vestes ražotājiem. Ļoti labs. Es arī par to domāju. Kādreiz darētu tādu uzvilku, kad ledus sūdīgs. Bailīgi ir. Tad vajag tos āķus, tos īlenus, ar ko tu vari izrauties ārā no ūdens, izvilkties. Ja vēl tā glābšanas veste ir, nu jā, tad jau varbūt, ka var. Nezinu. Labāk nepiedzīvot tādu briesmīgu situāciju, bet visādi jau gadās. Man liekas, ka jābrauc mājā. Ko es te čakarējos? Jāgatavojās nākošai copei jau morāli. Es jau psiholoģiski. Ar domām jau esmu jau nākošajā copē. Blīn, bet tas ledus man baidē, ka tur tas ledus būs. Būs jālauž, ko darīs. Cerams, ka nebūs biezs pārāk. Man jau daudz nevajag, lai var uz pludiņu paķert sīkos un uz dzīvo iemest. Tālāk jau dabūs ārā to līda, ka visu ledu izvilkšu. Cerams. Nu tālūk. Jā. Es domāju, ka jātinās. Te nav ko dirsties. Te nav ko dirsties. Nu, vo. Tāda man tā copīta šodien neliela. Vismaz papļāpāja ar jumsiem. Nu, vo. Tā kā braukšu uz savu vietu. Skatīties, kas tur būs. Pēc pāris dienām, cerams. Nu, vo. Bet tā, jā. Nu, labi, šodien zīvju nav. Un toties. Svaigs gaiss, kuram man tāpat ir šitā. Nu, vismaz pamakšķerēju. Labi, visiem čau, visiem abonentiem, neabonentiem. Čīrīju 72. Līdz nākamajai reizei.